Sveicināti, tiktokeri, sveicināti Latvijas sabiedrībā. Sestdienas vakarā es ienācu atpakaļ savā midzenī, ierunāt dažas te lietas attiecībā uz Balvu novadu. Esiet pacietīgi, laikam video nebūs īsts, jo ir jāizsaka savas domas par dažādām te lietām notikušajām nesen. Kaut kā pēdējā laikā mūs te ir iemīlējuši, tā teikt, visi tie pie varas esošie, gan progresīvo aizsardzības ministrs Sprūts, te mūs te mierināja, cik viņš konceptuāli visu atbalsta un mūs te tagad aizsargā, un vispār kā viņam tās idejas konceptuāli patīk, Tagad pēdējais te arī Vadugunī šitajā te rakstā, te arī viņi jau uzspriež, ka tagad tā teikt tās lietas ar Vīksnes to tur skolu ir jārisina, lai tur izveidot to štābu. Kamēr tā teikt pērkons nenograndīs, neviens nepārkrustīsies. Pie mums tā visu laiku arī ir, kā ar tām arī civilās aizsardzības mācībām. 30 gadiem bija jāpaiet. Bija jānotiek tādiem sūdiem, lai vispār sāktu kaut kas kustēt un par tām lietām runāt. Paldies Dievam, ka par viņām runā labāk agrāk nekā nekad. Te arī... arī tagad mums ir tas, kā es viņu saucu, tas zemestrīču ministrs, tā teikt, Melnis pie mums te ir ieradies arī runāt par klimata pārmaiņām un par energoefektivitāti mājām un vēl nezinu, ko par atbalsta programmām elektroauto iegādēji Balvu novada iedzīvotājiem, Izlasījies arī zaļā Latvijas avīzi, Raksts, redziet, kas te ir? Kāda tendence ir mums, tā teikt, Balvu novadā, kam tās elektromašīnas pirkt. Tur arī rakstā tā ir rakstīts, ka it kā pagasti izmirst, bet balvi baigi zaļi dzīvo. Lepnās mašīnās visi braukā un mašīnas nav kur nolikt. Pie tā paša Balvu peldbaseina nav kur nolikt tās mašīnas, jo tur ir tā, ka sabrauc no visiem novadiem, arī no Gulbenes, no Alūksnes novada, braukā uz turien arī no Ludzas novada, kad arī savs peldbaseins bija, cik es atceros, tur bija. Bet... mašīnas jau ir galvenas, tikai jūs atcerieties to, ka tās mašīnas ir 2014. gada, kaut kur 2010. Es par to spriežu tāpēc, ka es pats tās mašīnas remontēju, es servisā strādāju, Un, apmēram es redzu, kura gada apmēram vidēji tās mašīnas pie mums te braukā. Tā kā galvenas jau viņas izskatās, labi daudz maz saglabātas no ārpuses, bet iekšā tur dažreiz ir tādas lietas tur. Interesantas lietas, bet labi, par ko es gribēju tieši parunāt, Te izteica, kā es jau teicu, tās domas par to energoefektivitāti un visu, un tad tagad arī te mums bija tās kopienas, te veidojās, un par to, kam es tieši gribu pieskarties, tas ir, citēšu es Balvu novada vadītāju, Jāni Trupavnieku, kurš arī tur uzstājās, ko viņš tieši teica? Es esmu priecīgs arī to, ka viņš atkārto to pašu, ko mēs arī kādreiz teicām vēl pašvaldību vēlēšanās, partijas suverēnā vara, tieši. Kopienas var veidoties uz kopīga mērķa un virsuzdevuma pamata par savu pagastu, pilsētu vai novadu. Es toreiz arī tā teicu, ka Balvu novada iedzīvotājiem būtu jālemj par to, uz ko mēs ejam pēc 30, 50 gadiem, Būtu mums jālemj, un pārējiem būtu tas, tā teikt, jāīsteno, jāsavācas kopā mums. Pilsētu vai novadu. Katrs iesim savu ceļu un nespēsim vienoties par būtisko, tad arī paliksim katrs atsevišķi. Es esmu Letums, ka esmu balvenietis un visu savu dzīvi esmu pavadījis šeit. Es vienmēr lepni runāšu par Latgali, Balvu novadu un vienmēr atbalstīšu cilvēkus, kuri, tā teikt, mūs atpazīst kā vienotu Balvas kopienu. Es esmu par kopienu, par sadarbību, par to, lai mēs citam stiprinātu kopīgi. Te tālāk es vēl arī klātesošos uzrunājas biedrības Ziemeļlatgales partnerība valdes priekšsēdētāja Ieva Leišonis, kas uzsvēra, ka arī drošība sākas ar rūpēm par savu vidi un cilvēkiem. Tā ir miera sajūta, savstarpēja uzmanība un uzticēšanās cilvēkiem, kur ikdienā rūpēs par sabiedrības drošību. Tālāk vēl savukārt personiskās izaugsmes treneri Danuta Kjopa iedvesmoja foruma dalībniekus uz pārdomām par būšanu, varēšanu un aktīvu darbošanos. Viņas vadībā dalībnieki iesaistījies dažādās praktiskās aktivitātēs. Foruma Balvu novada kopienas enerģija un turpinājumu notika diskusija ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni. Tika apspriest arī jaunā valsts atbalsta programma, iedzīvotājiem videi draudzīgu automobīļu iegādēji.
Latvijā jāizmanto pēc iespējas vairāk mūsu pašu saražotās enerģijas, nevis dārgi importa naftas produkti, tāpēc dotā zaļā gaisma elektroauto atbalsta programmai. Auto tirgotāji var pieteikties atbalsta programmai Vides investīciju fondā. Aicinu tirgotājs būt aktīviem un izmantot šo iespēju. Nu, tad kurus jūs atbalstat? Balvu novada iedzīvotājs vai tirgotājs? Tā ir jautājuma tam zemestrīču ministram. Un arī tā teikt, kas viņus varēs iegādāties. Man kaut kā ir brīnums, te runā par to, ka, piemēram, tur ir jāražo vietēja enerģija un visu pārējo. Nu, kā tad vietējie to enerģiju izmantos? Te ir tas jau, ko es arī iepriekš esmu teicis par tām atbalsta programmām, piemēram, patiešām energo neatkarīgu mājasaimniecību izveidēji. Ja par tādām lietām runā. Neiet runa par to, ka izveidojiet neatkarīgas mājasaimniecības, vienkārši ražojiet enerģiju, pērciet elektroauto, bet pa lielam, kā es teicu, jūs būsiet tāpat atkarīgi no kaut kāda lielā onkuļa, kurš tad jums to enerģiju dos, vai tā teikt, uzglabās, Cik jūs paši esat energo neatkarīgi. Tajā pašā laikā neiet runa par to, kā piemēram, nu tad kaut vai kā pārējais periodu uztaisīt. Nē, ir radikāli. Zaļais kurs Eiropā un viņu šeit īsteno, bet tajā pašā laikā, piemēram, neiet runa par to, kā piemēram, kā es jau pieminēju, to pašu ūdeņraža ģeneratoru izstrādi, kurus varētu uzstādīt uz mašīnām un samazināt tādā veidā izmešus. Praksē jau pasaulē ir, viņus izmanto. Krievija, Ukraina, visur, kur viņus taisa. Taisa Brazīlija, tur tas viss gals, Ziemeļamerikas kontinents, viss tos to dara. Pie mums ir klusums. Jautājums, kāpēc? Kāpēc mēs Latvijā nestrādājam šajā virzienā, kas varētu būt, kā es teicu, Latvijas Nokia, piemēram? Nē, iet runa par to, ka pērciet elektroauto, bet alternatīvas vispār viņi nepiedāvā kā tādas. Ir tikai viena izeja – elektroauto, kurus jūs pirksiet no tirgotājiem, kurus ražo, piemēram, Vācijā. Nu, tagad arī Ķīnā. Lūk tā. Un vispār te jau arī ir tas jautājums, ka tagad, piemēram, ir tā, kā interesanti iznāk, Tagad, atkal visi šitie runā arī tie, kas par kopības sajūtu. Nu, mums tagad atceras, ka mums ir jānāk kopā, tā teikt, mums ir jārisina problēmas kopā, nu, tas tā kā vienmēr arī ir. Kad tos sūdus visi šitie ievāra, nu, tad viņi kaut kā mums to, tā teikt, mūs kopā nesauc, lai mēs to visu risinātu un lemtu viņi paši vienpersoniski pieņem. Bet, kad tā teikt ir sūdi, nu tad mums visiem kopā. Mums visiem kopā ir jāizstāv tēvu zeme, viņi atceras par tādām lietām. Mums visiem kopā ir jārisina tās problēmas un sūdus, ko viņi ir savārījuši savas darbības laikā. Te arī ir tā lieta, ko es gribētu arī, pie kā es vedu, kā sakam. Tātad, mums ir jāpienojas. Jūs paši redzat, ka Latvijā problēmas mums tik un tā pašiem ir jārisina. Jākopojas, kopā, jāsanāk kopā un jālemj. Pēc tā, kā mūsu priekšstāvji, tad viņas ir tā teikt, kā es teicu, ievārījuši. Mums ir jālemj. Nu tad beidzot arī tad ir jāsāk tas darīt arī kā pašiem domāt, kā mums šeit tad rīkoties, kā es arī teicu. Nospraust uzdevumu, skatīties visam līdzi, un pašiem domāt, kā mēs attīstīsimies. Un prasīt no tiem, kurus tad mēs esam izvirzījuši, tur tā teikt tās visas lietas bīdīt augšā. Un pirmais, kas mums ir jāizdara, lai arī kaut kas mainītos, kā arī tajā Latvijas avīzē ir rakstīts, ka baltinavieši, kā saka, ka mums tā politika ir jāmaina par 180 grādiem, tad mums pirmkārt ir jānomaina valdība augšā. Tur ir jābūt citiem, kuri to politiku tad mainīs. Jūs paši redzat, ka militarizācijas politika ne pie kā laba nenoved. Tā ir izplikarēt ar lieki nauda, kuras rezultātā mūsu nākotne, kā Balvu novada nākotne, ir palikt tikai par kaut kādu vienu garnizona pilsēteli, tā teikt, dievam aizmirstā nostūrī, kur staigā vilki un lāči apkārt bradā. Ja mēs nekā paši nedarīsim. Tāpēc pirmais, kas mums tagad būtu jāizdara, es aicinu Balvu novada iedzīvotājus. Beidzot tad apvienoties, sākt domāt par to, kā mēs kontrolēsim vēlēšanu procesu, to, ko es jau arī esmu iepriekš aicinājis. Piesakāties vēlēšanu komisijās par novērotājiem vēlēšanu procesam. Lai jūs patiešām būtu pārliecināti, ka viņas šeit, piemēram, Balvu novadā, ir notikušas godīgi. Lai tās balsis tiktu saskaitītas godīgi, jo būs mahinācijas. Pie varas esošie savu varu, savas siltās vietas vienkārši tā neatdos un nepametīs. Esiet beidzot aktīvi.
apvienojamies, tad mūsu mērķa sasniegšanai. Un pirmais ir vēlēšanas, aktīva līdzdalība.